Opā! Sveicināti! Mums notiek saspēle kaut kur sporta laukumā. Arī notiek šodien svētki sporta. Un mēs šitādā te veidā ar savu meiteni mēs saspēlējamies no rīta un vakarā, lai dabūtu labas sajūtas priekš visas dienas vai vakarā priekš nakts. Tā, tikai šoreiz es neskaitu bumbiņas, mēs kaut kur līdz 100 metieniem, pa labiem attālumiem, lai labākas sajūtas būtu. Mums šodien ir joprojām tāpat kā katru dienu pozitivitāte un labas sajūtas, ļoti labs vēriens tev. Nu tā. Yes! Redziet, kāda bumbiņa, šitāda te. Un tā par attālumu metot, tā ātri, saķer un atkal tādā veidā met otram. Nu redz tā. Un arī jums es piedāvāju šādu pašu variantu, ko jūs katrs varat darīt savā mājā. Nav nekāda problēma. Izvēlties savu iespēju, jo rūktināties un bēdāties var vienmēr. Bet iepriecināt sev šādā veidā arī ļoti labs sajūtas. Un citi cilvēki meklējās pēc narkotikām un visādām vielām, un cits domā par šitām te bekām, ne kā viņi sauc, mušmirēm. Te liekties mierā, tā ir narkotika. Vienīgā narkotika, kas var būt ar lustīgu prātu, vienkārši dabūt kaut ko foršu un trakā vaļā. Jā, saprotiet, lai ir prieks. Un ko tam es vēl gribēju teikt? Es gribēju teikt tādu lietu, ja kādam ir traki nepieciešama, nu šī gadījumā meitene, protams, ja kādai meitenei ir traki liela vajadzība pēc bērniem, un nu nekādi nevar dabūt. Nu nekādi tu var izstiepties, izlocīties, iet uz mākslīgām lietām un tā tālāk. Var man piezvanīt. Man ir superīgākā metode, kā tev palīdzēt tik pie mazā, ja vien tev būs vēlēšanās. Bet, nu, būtu labi, ja būtu arī džeks, kas būtu kā normāli džeks, kas tev būtu kā vīrietis un arī apgādā to mazo ar finansēm. Nu, teiksim, labi, mamma apgādā ar finansēm, lai bērnām būtu foršas sajūtas, ja? Lai mamma būtu laimīga. Nu, teiksim, lai meitene būtu laimīga, ja? Nu, tā tad visas iespējas, uz labām, vienkārši dabūt man rokā. Tātad mans telefons ir +371 29 154 049. Vienmēr uz labām sajūtām. Beigās man ir vairāk kā 40 gadu pieredze un visādi brīnumi notikuši visā manā prakses laikā, kā var teikt. Kā man šodien, man meitene teica, vai tu atceries, kad vienā reizē vesels 3 bērns dabūja pēc kārtas. Es saku, es to neatceros, bet ja tas tā bija un tu to atceries, tad tā ir taisnība. Nu tā bērni forši, es viņus esmu redzējis. Protams, džeks viņus noriktēja, bet, meitenēm bērni nevarēja būt. Un, man ir iespēja izdarīt tā, lai tas notiktu. Nedrīkstot teikt 100%, jo liels solījums nedrīkstot dot, bet es saku tā. Ar vienu noteikumu, ja meitenes sadarbojas. Nedomājiet, ka tagad es viņu ņemšu uz to gultiņu vai uz citu vietu. Atrodot cēloņus, kāpēc tas tā nenotiek, tas tā notiek. Redz tā, protams, tas nav viens seans, tur ir vairāk seans vajadzīgi, bet process un rezultāts ir ar glanci. Tāpat kā bumbiņu mešanā meitene ķer, tā. Jā, labi.